Nu, labrīt visiem. Lielais augstums ir pagājis garām. Var doties copēt. Šoreiz reizi uz Lielupē atbraucām. Otrais mēģinājums Lielupē noķert zandartu. Tā jau skatieties, kā mums būs un kā ies šodien. Nu, cerams, izdosies ar Lielupē dabūt kaut ko. Atnācām uz X vietu. Mēģināsim atrast, kur tā zivs mīt. Eģis sev nopirka jaunu bori 200. Tētis maz, un paši šito arī nopirka. Vairs nav lampa statīvs. Apakšā mums ir 9,7 metri. Zivju nav. Tā ir doma tāda, iesim ar pano, meklēsim, kur ir zivs. Un tad jau var praktiķi tālāk darboties. Bet šobrīd mums vajag atrast, kur zivs ir. Tāpēc iesim kaut kādiem posmiem, urpsim caurumus, meklēsim. Mūsdienu tehnoloģija. Tā, ja atnāktu uz tā vienkārši izurb caurums, meklētu baigi daudz laika zaudēta. Šitā ir vieglāk. Izurb, pakruķī, ir, caupē. Nav, ej tālāk. Likās, ka tas 200. boris, urps grūtāk. Bet īstenībā samērā baigi viegli viņš izurbi. Šneks. Nav ko te rāda mums. Tie krastas. No, jāiet. Nu, bet tu, kur mazās ziltiņas. Tu, kur mazās, tur arī jābūt lielajam kādam. Labi, kaut ko atradām, mēģināsim. Ir krastas, pat diezgan daudz noklāsīs. Tas ir 17 metri. Viss pilnīgi ir krastas. Saulīte smuki ceļās augšā. Eģis jau kaut kur aizmuka, jau tālumā. Es te kamēr pie krasta. Šitien ir tā, kad tu redzi ekrānā, tad vienu brīdi parādās viss pilns ar zivīm baltajām. Es uzlaboju savu makšķrīti, paņēmu notinu nost pīto auklu, kas man bija virsū, jo pīta aukla ielēžot tinot augšā, lejā viņš paliek slapš. Man piesala kopā viņa tanī pašā spolītē, kaut vai es ar lēju to eļiņu. Un gredzeni baigi salciet. Tagad es notinu nosti viņu, uztinu virsū fluorkarbonu 032. Un tagad mazāk salst, mazāk ar uz riņķiem veidojās ledus. Un nav vairs jāsien klāt tas metrs, kas bija pie pītās auglas klāt. Visu inventāru, ko jūs redzat videoklipā, praktiķis, makšķerīts, kostīms, termoveļa, zābaki, varat meklēt apakšā zem video, uzrakstot promo kodu ARTIS. Jūs saņemat 15% atlaidi. Vai arī doties uz pašu veikalu Zebra Master un pasakiet pie kases ARTIS, jums arī dos 15% atlaidi. Labi, mēs iesim pie Eģus. Eģus vēl tur aizmucis baigi tālu. Forša saulaina diena būs. Saulīt un lien augšā jau. Tikai pie šitās visa burvīgā vajag noķert kādu zivtiņu. Vai vispār būs diena izdevusies. Tur, kur mēs atbraucām, tur arī 2 cilvēki blandās. Mašķernieki. Bet te īstenībā ja skatās pēc
Live tehnoloģijas, tad ļoti daudz baltā zivs ir. Iespējams pat vimba. Tā kā vimbirnieki sarosāties. Novarbāmies. Tagad iesim uz citu vietu. Ik pa brīdim izurpsim māliņu, paskatīsimies, kas darās, bet plāns ir kaut kādu nepilnu kilometru noiet līdz punktam kaut kādam noteiktam, un tad jau tur pamēģināt. Jā, ja salīdzināt Daugavu, tad Daugavā ir krietni interesantāk nekā Lielupē. Lielupē nav tādas kantas, jāmeklē kaut kādi zari, koki, kaut kas tam līdzīgs. Nu, mēģināsim. Tā jau redzēs, kā iznāks. Bet pagaidām 2 stundas, 2 cēlieni, 1 man, 1 eģum un viss. Vairāk nekā. Baigi ķīpaini. Tāpēc, jo tas piksels šajā te un tā ir, kur var redzēt koku. Nezinu, kā var noņemt to, lai nerātu to melno svītru. Siešu pie tavu koku pievarpušos un pabakstīšu. Varbūt kāds sudaks izlaks ārā. Viss vēl kāds pa zemi. Normāli apsalsts viņš. Kā uzreiz traucējumi. Sanāk tieši uzvar būs virsū pa kādam zaram. Es pa zaru uzšāvu. Tur tieši tikko parādījās kaut kas zivs, kad porā augšu. Ja? Tad es kaut kas peld no tās puses, peld uz šito uz zara pusi. Tur 3 zivis kaut kādas peld. Varēja laist atpakaļ uz lejā zem zara, laid stop. Un tur 3 zivis peld uz šito pusi. Pats vēl bišķi augstāk. O, šitā. Ja es šitam vispār neredzu, man viss vienā svītrās. Tā man nekas redzu, tā zivis sarāk. Un te tī zari. Un līdz viņi, godīgi sakot, ir tā 1, 2, gandrīz 3 metru augstumā no grunts. Aiziet, te zari. Tāpēc arī viss var būt šitā te. Un tā arī ir. Dziļum rāda vienīgais 9,1. Man 9,6 rāda. Tas var atkarīgs no tā, cik dačiks dziļi ir iegremdēts. Izdomājām, brauksim uz citu vietu. Tagad ejam uz mašīnām un pārbrauksim ar cerību, ka tur būs, nu, bet nav vispār aktīva zivs. Apakšā viņa ir, kaut ko paceļās, paskatās mānekli aizmūk. Vai nu arī tā, kad tanī pano redz, tu kamēr eji viņu meklēt, izvar bāliņu, viņi jau pārvietojās citur, tā kā mūk. Negribīgi vispārīgi. Labi, braucam pāri. Ved mūs te pa bezceļiem eģus. Viņš saka, es zinu taisnāko ceļu, ejam. Atbraucām uz citu upi. Bišku mazāk nekā Lielupe. Mēģināsim te kaut ko noķert. Vieglāk nest rokā. Labi, ejam mēs pa džungļiem uz upi. Tajā tiekamies tur. Nu, eģu, tev taisnākie ceļi, īsākie. Paskaties, kur mēs atrodamies. Īsāko ceļu viņš ziņot. Daugavā. Normāli. Iesim pamēģināt te uzlikt kādu ūdu.
un patrankāt zandarts. Atnācām līdz vietai. Sniegs tāds sapresējies, grūti iest. Ragos vilkti. Ko mēģināsim urpti caurumus. Doma tāda. Atrast zandartu, ja viņš ceļās. Ja viņš neņem, ielaist tādā vietā ūdu, lai viņi stāv. Un tikmēr blandīties apkārt, meklēt nākošo caurumu. Un tāda doma. Dzīvas. Kamarāti vilkot taču to spaini pilno. Ir kā ir. Aerators strādā. Sasalis nav, ziltiņas peldās. Mēģinām darboties. Pulkstens mums ir dienas vidus, gandrīz. Čuču, kamēr atbraucām vispārējo pagāja laika. Un ceram, kaut ko izdosies noķert. Sadākšies video būs tāds, kad sākums Lielupe, tagad Daugava, pa taisnāko ceļu izgājām. Labi, mēģinām darbojamies, daram kaut ko, un tā jau skaties, kā mums sanāks. Sāksim urpt. Ledus. Praktiski visa spirāla. Tas ir kaut kādi ap 50 cm ledus. Sāksim. Ieslēgsim praktiķi. Eģis tur ar laipu tehnoloģiju darbosies, es ar praktiķi. Oi, ko mums te zīmē? Normāli viss. 5 metri dziļums. Tad te ir tā kā seklīts sākumā. Tad lēnām virzoties uz to pusi. Viņš paliek dziļāks. Aidā, darbojamies. Izver bāliņģi. Kad tu laid iekšā vibu, kur tas 100 vai kas aizķerās aiz āķiem, nolaid lejā vibu pie grunts, vienreiz uzrauj šitā, tu skaties, kur tas svītras vienkārši ceļās augšā. Tā lēdzeni. Laikam tie ledus gabali aizķerās aiz āķa. Lēnām tur dreifē augšā. Zīmējās kā liela zivs. Es mēģinu visādas taktikas taisīt. Straujas rāvienus no sākuma, tad lēnus, tad čūpināt. Tad skatieties pēc zivs situācijas, kā viņi uzvedās. Un tad jau var saprast apmēram, kā to vibu raustīt. Ielikšu ūdu te. Te ceļās, bet neņem. Ieliksim ūdu. Te ir 5 metri dziļums. Ieliksim ūdu to pašu. Man ir fluorkarbons 0,70 pusmetru. Varbūt vajadzēja kaut 0,30 uzlikt. Bet, lai ir šitais. Jā. Roku neņem saldē. Tā nolaidīsim līdz gruntī. Un pacelsim minimāli. 1, 2, 3. Tā lai māneklis pie pašas grunts gandrīz. Liksim dzīvo mazu raudiņu. Mazam zandartam. Galvenais iedara tā, lai viņa ilgi paliek dzīva. Kļunčājies. Iesim lēnām uz priekšu, tad arī pārnesīs ūdu. Tā, lai nestāv visu laiku vienā vietā. Un esam ūdai blakus kaut kādi 50 metru radiusā. Situācija sekojošā. Teikt, ka tā, kad ceļās pat 1, 2, 3 zivis vienlaicīgi.
Bet viņa uzceļās līdz vībam, paskatās un uzreiz strauji lejā. Tādas aizdomu, ka tur ir asari apakšā. Pamēģināšu uz balancieri. Ko viņš teiks tagad? Kaut kas ir pienācis. Stāv. Nulle emocija. Divas zivis apakšā stāv. Aizmuka. Balancieri pat neņem. Tikko kā atnes ūdu no turienes uz šejien. Te ir tieši kants mala. Te ir 6,7 metri. Tad tā strauji aiziet uz leju. Un te sanāk tieši, kur tas āliņš. Sūdu uzliku. Tā sanāk uz kants maliņš. Tā, ja Zandars no dziļuma nāks augšā. No dziļuma uz kanti, pa kanti augšā. Viņš nāk. Izbāž galvu, kur sākā taisnais. Un tur priekšā mans dzīvais. Viņš uzreiz apēd. Un karogs gaisā. Tāda doma. Pagaidām ir tā, ka ļoti daudz āliņģi cēlieni ir. Es teiktu, pat ļoti daudz cēlieni ir. Bet ir tā, ka man liekas, ka tie nav zandarti, kas tur ceļās. Jo tu eholotā redzi, kad tā zivis pieceļās pie tā viba. Un tur pat vairākas ir 3-4 sītras. Visdrīzākais tā kā asari. Tad es mēģināju uz balancieri, raustīju. Tā zivis tāpatām pieceļās pie viņa, stāv un skatās un aiziet projām. Tad uzliku blitku. Uz blitku raustīju. Bezjēdzīgi. Vai nu tās ir kaut kādas baltās zivis vai kaut kas tam līdzīgs. Jo Eidžus teica, kad viņš kruķīja to kruķilku, vietām ir tā, ka rītīgi bari ar zivīm, brekšiem vai plicēniem. Bet Zandara copēja tā, ka jābūt iznācienam Zandartam. Pa lielam, ja karoks izšauj, tad arī uz vibu ņems. Jo viņiem viens moments ir tā, kad viņi aktīvi paliek. Tas no rīta, cik es esmu Daugavā makšķerējis. Tad ir uz vakar pusi. Tad pa lielam uz kaut kādiem 2, 3 vajadzētu būt tā, kad gan uz karogu jābūt Zandartam, gan uz vibu. Bet tā es domāju tikai. Paskaties aiz muguras. Cik forši. Vēl aiz muguras ūdu izšāva veģumu tikko. Es dzirdēju, kaut kāda skaņa bija. Bet veģumu ūdu izšāva. Bet netin. Tin! Tin, bet viņa ir aptinusies ap šito te. Aukla bija ir aptinusies ap pašu šito, bet viņa tina. Tina, bet viņa ir aptinusies, viņa nevar iztīt vairāk. Pamēģini atpiņķēt, moši sanāks. Nu, šeit sajiet pretstī un palaid. Jo viņa bija ritīgi vaļā, es pienācu to, ka viņa svilka lejā auklu. Lai pastāv. Varbūt, ja kokā neievilks. Tas tikai rega ritīgi apakšā. Bet šāviens ir. Tu bija domājis, moši jāpārnes tur skaņi. Svil uz karūdniņš tieši šā. Es dzirdēju, ka es domāju, no koka kaut kas nokrita galvenais. Ir, ko? Ne, ka regā ievilka. Ko bija pārtrūka? Nost? Jā. Bet bija zivs? Ko? Bija zivs?
Kaut gan es varbūt arī karēgā ielku. Visu auglu. Laikam karēgā ir gliemežvākus. Un nogriezien kā šauku. Ja tā kā piecer, tu tā kā karēgā un visu auglu. Taču karēt. Tur 2 metri 3. Eģus tanī panoptiksā atrada koku. Tur tāds koks, zars. Un virs tā koka uzlika dzīvo tieši. Izšāva. Bet sanāk, viņi izšāva un iegāja tanī kokā. Piecērtot, vilk ārā pēc tiem gliemežvākiem, nogrieza visu. Un visu auglu tā kā atskabargās. Bet šāviens bija. Bet bija. Jā, kad 2 metri auglis bija vienkārši tad grubuļaini palkus visu. Tad jau varbūt būs. Nu, pagaidām ir tā, kad Eģum ir 2 copes. Tikko bija vēl viena. Man ir viena. Eģum arī uz ūdu bija cope. Man nav. Labi, jāmēģina urbt, jāmeklē tālāk. Laika arī daudz nav vairs palicis. Līdz 2 stundas maksimums. Tad jau būs vakars, jāmet miers. Normāli dziļums 10 metri. Es tas pirmīt. Un šitā tu stāvēji zūs, es gāju zūrt caurumu. Nāk atpakaļ, nezinu kā, vipsot šitā te karājās tikai tagad. Jā. Paskatu, es tā porauju vibā, tur zūs blakus izrādās tā. Un arī uzsit uz augšu? Nē, tā uzreiz pamuka prom, bet pēc tam 2 zivis tur bija. Visu laiku tur dzenāja viņas, un tur vienu vienkārši mērķies, kā nāsaukšies uz augšu. Nu, tā bija jābūt uz ledus. Bija jābūt. Tās, kas skrien virsū, tās ir ņēmējas. Nekrāpīja zāļi. Jau otrā. Nolaida mānekli, viņa pacēlās, paskatījās un pateica, es tev vibu neēdīšu. Pasēdēsim te vēl kādu stundiņu un tad jau čāposim pie mašīnas. Tur paskatīsimies vēl kaut ko. Tad mums pulkstenis bez 22. Skatiem 2:30 šodien patusēsim, jo pieļauju domu 2 būs iznāciens. Nu, cerams, ka tā. Bet, nu, laiciņš vienkārši super ideāli. Saulīt spīd. Forši. Nezinu, var redzēt. Mana ir augšējā svītra. Apakšā zivs uzcēlās. Bet viņa neņem. Nē. Vēl viena apakšā lien 2 zivis. Bet tās ir kaut kādas baltās, man tā liekas. Vai no asari, vai no baltās. Bet tā viba pieceļās un pienāk un aizjūg. Zandarts savādāk darās. Ceļam. O, ceļās. Nu, cik tā augsts celsies. Un nogailējā. Nu, urbāmies šitien. Ļoti daudz caurums uztaisījām. Eģum 2 copes, man viena cēlienu ļoti daudz. Un Eģum uz ūdens bija vēl viens šāviens. Tad iesim pie mašīnas. Tur vēl bišķi pākstīsimies un tad jau metīs mieru. Bet diena super. Labais. Labi. Tiekamies pie mašīnas. No uz šitās burvīgās nots mēs arī copi beigsim bez zivīm. Tas jau normāli. Labi, iespējams brauksim vēl līdakās, kamēr vēl šito mēnesi var ķert. Pēc tam jau domās, tad jau sāksies pavasaris gan jau. Tā kā jā, iespējams nākošais video ar līdakām. Visiem paldies, kas noskatījās video līdz galam. Un atvainojiet par titulu bildi. Parādiet īsi pīs.